Viss, kas tevi triggerē citos cilvēkos, ir par tevi, nevis par viņiem. Citi cilvēki ir tikai tavas dzīves spogulis. Un tev jāpasakās viņiem par to, ka viņi tev parāda patiesību par tevi un tavu vietu izaugsmai. Es to ļoti labi saredzu savās konsultācijās. Atnāk sieviete, kurai kaitina viņas priekšnieks, viņa valdonīgums, viņa komandēšana. Kas tam ir apakšā? Neatklāts potenciāls pašai būt par līderi, uzņemties atbildību un deleģēt, nodot uzdevumus tālāk citiem, vadīt komandu un realizēties viņas karjeras nākamajā līmenī. Šis te nosodījums pret otru cilvēku atklāja tavu patieso potenciālu. Jā, ir cits jautājums, kā tu to dari, jo te ir nepieciešams daudzas prasmes un zināšanas, lai visu to tālāk izdarītu pareizi, nodotu efektīvā valodā un veidojot veselīgas attiecības šajā te kolektīvā vidē, jebkur, kur tu atrodies. Bet ideja kā tāda, tu nepieņem savu potenciālu, savu spēju būt par līderi un vadīt citus cilvēkus. Un šis ir tikai viens piemērs vai nākamajai izaugsmai.